Pieliksim punktu diskusijai par darbiem. Tātad, vai mums ir nepieciešami kādi darbi, lai mēs varētu piedzīvot grēku piedošanu un nonākt debesīs Dieva valstībā? Un tā skaidrā atbilde ir nē. Efeziešu vēstules 2. nodaļa, 8. pantā apostols Pāvils ļoti skaidri saka, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Tātad, tas nav no mums, tas nav no mūsu darbiem, tas nav atkarīgs no tā, cik labi vai pareizi mēs varam paklausīt Dieva vārdam un dzīvot svētas un taisnas dzīves. Nē, mūsu pestīšana nav atkarīga no šīm lietām. Tā ir atkarīga tikai un vienīgi no Kristus paveiktā darba pie krusta, viņa žēlastības, Dieva žēlastības, kas atklājusies Kristu Jēzu, ka Jēzus paņēma mūsu grēku, izcieta mūsu sodu un augšām celās. Un tie, kas tic uz viņu, un ticība nav darbs, ticība ir vienkārši paļāvība, uzticība, ka viņš tiešām to ir izdarījis, šie cilvēki saņem dāvanu, kuru mēs neesam pelnījuši. Un tieši tamdēļ, ja mēs ar kaut ko gribam lielīties, tad lielīsimies ar to kungu, jo viņš ir vienīgais iemesls, viņš ir vienīgā šī brīvbiļete, ko esam saņēmuši, kāpēc mēs varam iet debesīs. Un tam nav pilnībā nekāda sakara vai saistības ar mūsu pašu darbiem. Bet tajā pašā vēstulē, 2. nodaļā, tātad apostols Pāvils, viņš turpina, viņš saka, jūs, kas esat Kristu Jēzu, esat Dieva darbs Kristu Jēzu, sagatavot labiem darbiem, kuros jums dzīvot. Halleluja! Un tātad šeit parādās šī otra dinamika. Mēs tiekam glābti neatkarīgi no mūsu darbiem, bet mēs tiekam izglābti kādiem labiem darbiem. Mēs tiekam izglābti, lai mēs paustu viņu varenos darbus. Mēs tiekam izglābti, lai mēs mācekļot citus. Mēs tiekam izglābti, lai mēs iepazītu un būtu sadraudzībā ar mūsu debesu tēvu. Mēs tiekam izglābti, lai mēs kļūtu un taptu svēti. Mēs tiekam izglābti, lai mēs darītu labus darbus, lai arī citi cilvēki varētu dzirdēt par Kristu, lai viņi varētu redzēt Kristu mūsu dzīvēs un arī viņi varētu nākt pie saprašanas un kāda arī pie atgriešanās. Aleluja! Un tātad šīs ir tās divas svarīgās dinamikas. Arī Jākaba vēstulē rakstīts, ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad, ja tu patiešām tici, tad ticība nav darbs, bet tai seko darbi. Ticībai seko darbi. Kā Jānis Kristītājs teica, rādiet vai uzrādiet patiesas atgriešanās augļus. Ja tu vari teikt, es ticu, es mīlu, bet ja tam neseko dzīves pārmaiņa, tad tu esi pievīlis sev un pievīlis arī citus. Un arī cilvēks, kurš mīl kādu cilvēku, tur taču dabīgi mēs sagaidītu, kad nāks līdzi kādi labi darbi, rūpes par cilvēku vēlēšanās būt kopā. Tāpat arī, ja mēs ticam, ja mēs uzticamies tam, ko Kristus ir paveicis, tam sekos labi darbi, tam sekos paklausība, tam sekos dzīves izmaiņa. Bet tā izmaiņa un labie darbi nebūs tas, kā mēs nonākam ticības vietā. Ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, bet tad, kad mēs ticam, tad tam seko darbi.